Troksnis 2 uzvarētāji kaķis. Maisā ar dzīvo izpildījumu šeit Seimas studijā. Lūdzu! Kaķis maisā, Troksnis 2 uzvarētāji. Tie bija viņi. Un ir kaķis maisā. Nāciet nu droši pie mūsu šī te laimes rata, gribētu teikt. Un grieziet. Šodien mēs Twitterī runājam par to, kas ir jādara, lai uzvarētu. Un jūs to izdarījāt. Ko tad jūs darījāt? Kas bija jūsos īpašs? Mēs bijām atšķirīgi. Tāpēc, kad mēs dziedājām latviski, mums bija tas tēls, ņau. Mēs vienkārši kaut kā, mēs laikam viss savādāk, nav tas standarts. Nav tur tagad tas topā viss alternatīva roks, tur sāpes un tā. Mēs tā ar prieku bišķiņu.
Gribu dzirdēt no skatītājiem, ko tad viņi sagaida, kādam ir jābūt uzvarētājiem. Turība šie raksta, ka, lai uzvarētu priekšnesumā, jābūt ir karsē meitenēm. Tas ir viens. Dēsvīrs raksta, jāspēlē kāda ļoti stilīga dziesma. Vēl fonā ir jābūt skateboardistiem un daudz elektroniskām lampiņām. Tālūk, tad, grupām nav kaut kā īpaši jāizskatās un dziedi taču katrs kā māk. Jābūt kam tādam, kas paņem cilvēks aiz dvēseles. Un tas laikam tā kā jūsu virzienā, cik es saprotu. Un arī Aneta kā, Martai piekrīt, jābūt labām balsīm lipīgai dziesmai, galvenais būt atšķirīgiem. Jā, bet kā jums ir gājis kopš uzvaras lielās no Troksnī 2, ko esat sadarījuši un kā vispār ir iet grupai? Vasarā mums bija tur festivāli, Fonofestā spēlējām, vēl šur tur. Un tagad mums nomainījās ģitārists, tad mums ir Gunārs, mums jaunais, mūžam jaunais. Čau, Gunār, čau. Ļauj paspiest tev roku. Lai izdodās. Jā, un tagad mums tur bija tāda, mēs piedalījāmies Gainfest konkursā, dabūjām 2. vietu arī Battle of the Bands. Un tagad mums janvārī bija tāds tukšais periods, visiem mācības, un tagad mēs esam ļoti aktīvi sākuši. Un jau zināms, ka mēs spēlēsim Infinitus festivālā, kas būs vasarā arī pirmais festivāls šovasar. Un vēl būs, Valmierā būs Stage No. 1 fināls, kur mēs arī spēlēsim. Un tu vēl arī semā mēs skatījāmies, pamanījies vēl arī Triādes parkā iefīrēties. Kā tur ir? Tur viss ir beidzies? Vai? Nē, visi ļoti forši. Vispār Triādes parks tik forši. ļoti, tiešām patīk. Sveiciens Triādes parkam. Sveiciens Triādes parkam. Nē, viņi tiešām ir. Un starp citu, Trijana Dramze, Edgars Viļums raksta, ka jābūt oriģināliem, enerģiskiem un, protams, arī jāizskatās labi. Bet jūs kā uzvarētāji Troksnis 2 konkursā saņēmāt īpašu balvu, un proti videoklipu. Tā bija. Jā. Un esat arī uzfilmējuši šo videoklipu, un šodien mēs to varam prezentēt. Jā, un arī Troksnis 3 lielā balva būs iespēja nofilmēt videoklipu. Protams, visu apmaksājam mēs, Mēs ar Ketiju no savas kabatiņas, no savas kabatas naudas. Nav jau žēl. Nav žēl. Kaķis mēsā tik forša grupu. Jā, noziedojām vienu bulciņu es, 2 kafijas Ketija, un tad skatāmies, kas tad kaķim maisā sanāca no Trokšņa 2 uzvaras. Proti viņu videoklips.